Labdien, Armunds Ozoliņš. Šodien ir tādi 3 sapņi, ko es gribētu pastāstīt, kas ir ļoti pamācoši īstenībā. Man pašam un iespējams arī vairākiem citiem. Īpaši tiem, kas ir iesaistīti kalpošanā. Tātad vispirms sapnis par mani. Tātad es redzēju, ka es eju pa ceļu, un ceļa malā ir dārzs. Un tajā dārzā ir tāds milzīgs koks. Un es redzu, ka tajos kokos ir lieli augļi. Viņi nav daudz, bet viņi ir daži, bet viņi ir milzīgi tādi augļi. Izskatās no tālienes tā kā bumbieri, bet viņi ir tādi, var redzēt, nogatavojušies. Un es zinu, ka daudzi cilvēki uzskata, ka viņi nav ēdami, viņi jau ir sapūši, nederīgi. Bet interesanti, ka man bija tā apziņa sapnī, ka tie augļi ir derīgi, viņi ir tikai ilgi brieduši. Un tagad es tā eju garām tam kokam, un pēkšņi viens auglis tā atdalās no tā koka un iekrīt man tieši rokās. Tieši rokās. Un tad es atcerējos to mēru, ko Jēzus teica, ka saspaidītu, sakratītu mēru jums iedos jūsu klēpī. Man kaut kas līdzīgs, tas auglis iekrita manā klēpī. Kad es sapratu, ka tas bija domāts tieši man. Un es tagad skatos, viņam apkārt ir tādas lapas, divas tādas. Es saprotu, ka tas nav ēdams. Un es tās lapas aiznesu atpakaļ uz to vietu, no kuras es biju izgājis. Tālāk pārējais, es redzu zem tām lapām, pats auglis ir tā kā melns, viņš ir tāds melns, bet ir tāds atvērums, ka tu vari redzēt, kas tajā auglī ir iekšā. Un iekšā tur bija kaut kas ļoti balts, es redzu balts, un es redzu, ka tas ir ēdams, viņš ir derīgs. Viņš ir tā kā, zem tādas čaumalas melnas. No ārpuses liekas, ka tas ir melns, kaut kas tāds, nepatīkams, bet iekšā tam ir kaut kas ļoti balts un patīkams. Es pat zināju, kā tas auglis garšo, tāds auglis nekur virs zemes nav. To nevarētu ne ar ko salīdzināt. Varbūt ārēji čaumala tā kā kokosrieksts, jā, tāds ciets, bet melns. Bet to iekšējo baltumu, to tiešām grūti būtu salīdzināt. Tas ir tāds, saldējs krējums, bet tomēr nesaldējs krējums. Tā kā viņš ir biezāks nekā saldējs krējums. Tā kā putu krējums arī nē. Viņš ir tāds biez. Viņš it kā tagad starp augli un kaut ko saldu. Kaut ko tādu grūti izstāstīt. Tu visu varētu teikt, tu vari teikt līdzīgs tam, bet nav tas. Jā. Bet tas ir kaut kas tāds ļoti baudāms. Un es tagad ar to augli eju tālāk, un es ieju tādā vietā, kur ir daudz bērnu. Viņi varētu būt mani mazbērni, jā, tādi. Tīņu vecums, kaut kas līdzīgs tāds. Un es ieju tur, un ir tik daudz to bērnu, un viņiem nevar nekur glābties, ja varētu teikt tā. Visur, kur es eju bērni, savu paudzi es nekur neredzēju. Un arī vidējo, bet tieši tos bērnus. Un viņi runāja dažādās valodās. Un redzi, tas tā interesanti, arī par tiem augļiem. Redzi, man ir daudz pārmetuši, kur ir tavi augļi? Tev nav ne draudzes, neko tu neesi izdarījis jēdzīgi. Un redzi, Dievs dod tādu apstiprinājumu.
ka redzi tie kaut kādi ilgi brieduši augļi, pa kuriem citi jau domā, ka tie nederīgi, ka citi daudzi uzskata, ka ozoliņi tu esi nederīgs, viss sapūs, viss invalīds, sapūs, invalīds. Bet tas auglis, redzi, no Dieva ir rakstīts, ka pie tām dzīvā ūdens upēm sēž, ja? Tas nes augļus pareizā laikā, redzi, pareizā laikā. Katram cilvēkam, ja viņš staigā ar Dievu, ir kaut kāds laiks, kurā viņš augļus nes. Jā. Viņa laiks. Kādam tas var būt ļoti ilgi, vai ne? Vai vecumā, vai? Kad parādās tauglība. Un ilgi taupīts auglis, jā. Liels auglis, un tieši tev, iekrīt tieši tavās rokās, tas ir atbilstoši tieši tavam aicinājumam. Un kas no ārpuses izskatās melns, jā. No ārpuses ir nelietojams it kā. Bet iekšā ir balts. Un ļoti labs tāds, kas nav nevienam. Un tās divas lapas, it kā, kas nebija ēdamas, kuras es atliku atpakaļ tajā vietā, no kuras es esmu izgājis. Tas varētu būt tā reliģiskā vide, baznīcas vide, kuras atstāja to, jo tas nebija ēdams. Jā, es no tās esmu izgājis. Un redzi, ja tu esi Dieva cilvēks, tu vairs neesi konfesionāls. Ja tu piederi Dievam, ja tev ir Dieva gars, tu esi interkonfesionāls, ja? Tu piederi visiem un nepiederi nevienam, jo tu piederi tikai Dievam. Bet te pašā laikā tu nekaronē ar vienu, tu nemēģini nodibināt savu sekti vai savu konfesiju, tu kalpo visiem, tu it kā piederi visiem, bet te pašā laikā tu piederi tikai Dievam, tu neesi atkarīgs no visiem, ja? Un tā ieeja ar augli pie bērniem, ja, pie mana paudze, man vidējā paudze nav, tie man ir atraidītāji. Bet būs kaut kādi bērni, redzi, Jēzus teica, ka praviešu aicinājums ir tā, ka redzi bērni tiem praviešiem, kurus tēvi ir nogalinājuši, ceļ pieminekļus. Tā viņš teica, jūs ceļat pieminekļus praviešiem, kurus jūs tēvi ir nogalinājuši. Jēzus teica, un tādēļ jūs esat pravieši slepkavu bērni. Jā. Un redzi, bērni ceļ pieminekļus. Varbūt, ka manā dzīves laikā arī neko tādu redzamus neizdarīšu, bet iespējams, ka būs kādi cilvēki pēc manas nāves, ja, kas sacīs tam ozoliņam, to var būt taisnība, jā. To var vajadzēja viņu klausīt. Jā, ok. Rekā, viss tā arī notika, kā viņš teica. Un tā, tas ir tāds viens sapnis, ļoti interesants attiecībā uz mani. Nākamais sapnis atkal bija par augļiem. Un es tajā sapnī biju kopā ar to kalpotāju, ar kurus bija kopā dzīvē 15 gadus, un kurš man uzmeta, vienkārši atraidīja. Es domāju, ka viņš man ieraudzītu, viņš man vairs nesveicinātos. Ne. Viņš man negrib vairs pazīt, bet es biju kopā, staigāju viņam pakaļ, visur vadāju viņu pa visādām draudzēm 15 gadus, 15. Un tad es redzu tā, ka viņam ir tāda glauna māja, un viņš pie tās mājas ir tā kā, uztaisījis tādu slazdu ceļiniekiem. Un viņi dara tā ar savu sievu. Viņi dara tā. Viņi uztais tādu nozāģē kokus kaut kur, saliek savas mājas pagalmā, it kā tur būtu dārs. Ja? Un tad medī cilvēks, kas iet garām. Tas cilvēks ienāk viņu pagalmā, ieiet, apsēžas tajā dārzā. Viņam liekas, ka tūlīt būs augļi kaut kādi.
te dārzā, bet tas ir fake dārs, fiktīvs, salikts no nozāģētiem kokiem kopā, lai tikai izskatās par dārzu. Un viņiem saka, ka tūlīt būs augļi, bet nekāda augļa nav. Un pēkšņi visa tā stalaža, ko viņš tur ir sabūvējis, sabrūk. Un tas cilvēks atjēdzas, ka viņš ir pievilcis. Par viņu vienkārši tā pasmējās. Viņš ir pievilcis, viņš aiziet. Nāk nākamais cilvēks, tā viņi medī katru pa vienam ar to viltus dārzu, fake augļiem. Kur augļi nav, nu tas pats dārs jau ir viltus. Viņi to sastelē mākslīgi kopā. Un tā viņi māna tos cilvēkus, saprot, viņi māna tos ceļniekus. Un es domāju, redz kā, bet tieši tā arī ir. Tieši tāda ir viņa kalpošana. Un es domāju, tādas ir daudzas kalpošanas šodien Latvijā. Fake kalpošanas ar fake dārziem, bez augļiem. Un tad tas cilvēks, viņš sacīja tā, ka tikai no viņa vai pie viņa var ieraudzīt tos skaistākos skatus. Un es tagad skatos, wow, tiešām, tur ir tik skaisti tie skati, kalni tādi, tur upe un aiza. Un tagad tu pieeji tuvāk tai aizai, viss tā aiza sāk brukt nost. Un tas ir bīstam, man gandrīz ierāv iekšā tur tajā bezdibenī. Bet no tāluma tas izskatās tik skaisti. Bet tā kā tu pieeji tuvāk, tas kļūst nevis skaisti, bet bīstami, saprot? Un tad nākamais skats, es skatos, viņam ir tāds tiltiņš tur. Un viņš saka, vislabākie skati no šī tiltiņa. Un es tagad uzkāpju uz tā tiltiņa, un tas tiltiņš sāk šūpoties pēkšņi. Un atkal ir bīstami. Bet tas skats ir skaists. Bet ja tu uzkāp uz tā tiltiņa, tas skaistais skats sāk apdraudēt tavu dzīvību, saprot, jo tu esi ne tur uzkāpis. No attāluma viss izskatās labi un skaisti, bet kā tu pieeji tuvāk, tas sāk apdraudēt tevi, saprot. Kad tu iepazīsti visas lietas tuvāk, un es domāju, bet tieši tāda bija viņa kalpošana, no tāluma viss bija skaisti. Bet, kad tu ieeji tur iekšā, tad atverās pavisam citādi. Un tieši tādas ir daudzas šodienas draudžu un kalpotāju kalpošanas. Tieši tādas. Es domāju, wow. Un tad bija trešais sapnis, jā, tas ir vairāk mācītājiem domāts arī. Redzim, es sapnī tagad redzu, ka es esmu tā kā mācītājs pēc ilga laika. Un man tagad aicina sludināt kaut kur, kādā draudzē. Un paliek ļoti īsts laiks līdz sākumam, kāds 10 minūtes. Man tajās 10 minūtes, es saprotu, ka man nav vārda, man nav ko teikt. Es neesmu sagatavojis sprediķi, saprot, es neesmu tā kā mācītājs, sēžu tur visu nakti un rakstu sprediķi. Un pēkšņi 10 minūtēs, ko es viņam teikšu? Un es tā domāju, ko sacīt, un pēkšņi es saprotu. Es saprotu visu. Es saprotu to, kad man nav jāpūlās izdomāt, ko teikt. Nav svarīgi tas, ko tu pasaki, bet svarīgi tas, kā tu to pasaki. Tu vari pateikt jebko, ļoti vienkārši kaut vai, bet visu izšķir tas, kā tu to pasaki. Nu, piemēram, mīliet viens otru, vai ne? Vai piedodiet viens otru. Vai dzīvojiet svētu dzīvi. Ticiet Dievam. Dzīvojiet kā Dieva bērni. Un tāds pavisam vienkāršs frāzes.
Vienkārši pat 3 vārdi vienā teikumā. Bet redzi, ja tu to pasaki, redzi, kas ir, tas ir tāpat kā ar valodu. Tu nevari viņu iemācīties 10 minūtēs. Angļu valodu vai franču valodu. Ne. Ja tu esi viņu iemācījies, tu vari runāt. Ja tu satiec kādu angļu vai francūzi, tu ar viņu var runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka tu māki to valodu. Tu nevari 10 minūtēs iemācīties runāt ar francūzi, ja tu nekad neesi franču valodu mācījies. Redzi, tieši tāpat ir ar sprediķu gatavošanu un staigāšanu ar Dievu. Tu vari runāt, ja tu esi to valodu iemācījies, to svētā gara valodu, redz. Ja tu to esi iemācījies un ja tu esi staigājis tajā valodā, tajā svētā gara valodā, tad tu vari runāt no jebkuras vietas, jebkurā situācijā. Tu vari runāt no Dieva, ja tu staigā ar Dievu. Tikai tad. Tu nevari iemācīties uz 10 minūtēs neko. Ja tu zini, tu vari iet uzreiz uz skatuves un runāt no Dieva. Jā. Jēzus teica, nerūpēties par to, ko jūs teiksit, ka jūs vedīs tur ķēniņu priekšā un tā, jo svētais gars jums tajā brīdī dos, ko jums runāt. Redzi. Jā. Un redzi, tieši tā, ir jābūt kaut kādai bāzei. Jā, tev ir jābūt staigājušam ar Dievu jau iepriekš. Tu nevari tā izdomāt, tagad staigāt ar Dievu 10 minūtes līdz dievkalpojumu sākumam, kaut ko izplēst no Dieva tulīnē. Tev bija jāstaigā visu mūžu ar Dievu. Un tad tu esi brīvs runāt jebkad un jebkur un jebkad. Saprot? Tad tas viss ir atkarīgs no tavas staigāšanas ar Dievu. Un, piemēram, Asīs Francisks, viņš runāja ļoti vienkārši. Tieši tā, kā es teicu, tādām īsām frāzēm. Bet tad, kad viņš runāja, tas izmainīja pilsētas un ciemus. Tas pieveda viņus Dievam. Tieši, jo tajā vārdā, ko viņš runāja, bija Dieva spēks. Tas Dieva spēks izmainīja cilvēkus, kas nāca līdz tai runāšanai, saprot? Ja nav Dieva spēka, tad tava runāšana ir tukša lieta, tukša grabēšana, saprot? Bet, lai tev būtu Dieva spēks tavai runāšanai, tev ir jāsteigā ar Dievu. Tur ir tas ļoti tā pamācoši. Labi, tie tādi 3 sapņi, ko es saņēmu, es domāju, tie varētu būt arī noderīgi kādam citam, tāpēc es nolēmu tos pastāstīt. Labi, paldies, ka klausījāties, visu labu, ar Dievu.